Vēstulē trasē arī jūt šo sezonas noslēguma apbalvošanu, un liels paldies Bieriņu motoklubam un Aivaram par šo ideju. Mazliet viņi sniedziņš, visiem sarkani vaigi, visi ir ļoti priecīgi, esam sabraukuši kopā dienas vidū, un šodien arī ir bufete, kā vienmēr, kā tā motokros bez bufetes, jā. Un tas patīkamais ir tas, ka jums nav jāmeklē maciņos neviens ēriks, neviens santīms. Jūs varat doties uz turieni un baudīt tos gardumus no rest garšotavas, kuri jums ir sarūpējuši gan ar karstiem dzērieniem, gan tur ar pierādziņiem un visu pārējo. Te jūs visu tur varēsiet doties un pārvelti, kaut kas arī mūsdienās arī notiek pārvelti, tā kā atcerēsimies šo 26. novembri 2022. gadā, kad mēs laužām tradīcijas. Nav tā apakšā, jā. Un vakar es tā mazliet pasēdēju tur pie datora un paskatījos rezultātus šajā gadā, gan Eiropā, gan pasaulē, un man šodien gribās sākt šo uzvarētāju sumināšanu ar to, ka uzvarētāju suminām mēs tiešām motokrosa lielvalstī. Kāpēc man tā ķecerīga doma, vakar bija pārēķināt šīs medaļas, ko ir pārējās mūsu Eiropas un pasaules valsts izcīnījuši, ja? Tas sanāca tā, ka Eiropā un pasaulē kopā ņemot individuālajos sporta veidos motokrosā, ieskaitot arī dāmu pasaules čempionātu, ieskaitot arī blaķenīti, no līderi tomēr ir holandieši. Viņiem ir 9 medaļas. Varam tie aplaudēt, malāči holandieši, jā. Tā kā holandiešiem ir 9 medaļas, nu otro vietu man pat tādu mazliet pārsteigumu ir ieņēmuši Austriju. Austrijai ir 5 medaļas šajā gadā. Un tad ir lieliskais, kā teikt, 3., 4., 5. vietā ar 4 medaļām Eiropā, pasaulē, ko ir izcīnījuši motobraucēji, un tie ir Spānija, Latvija un Beļģija. Tā kā mēs esam pirmajā sešniekā, vai tad mēs neesam motokros lielvalsts, pasakiet man, vai es meloju. Aiz mums ir tādi, tur, protams, Igaunija un Čehija un Vācija un Šveica un Francija un tā tālāk Slovēnija un pat Itālija tikai 1 medaļa šajā gadā ir, jā. Nu, lūk, kāda mēs esam malači un Eiropas čempionātā un pasaules čempionātā startēja arī tie jaunieši, zēni, kuri arī šodien šeit ir kopā ar mums, jā, varbūt viņi medaļas visi neatvedā, bet viņi kaldināja to Latvijas vārdu pasaulē, un šodien viņi ir pelnījuši arī par vienību motokros seriālu saņemt balvas, un man tiešām ir liels prieks, ka tā mīlestība uz motokros ir tik liela, ka pat nedēļas vidū var atbraukt uz motokros sacensībām šeit ar kuplu dalībnieku skaitu, tā kā tā ir mūsu sirdslieta. Un arī vecākiem tā ir sirdslieta. Ja nebūtu vecāku liela atsaucība, jā, tā kā šodien liela paldies jāsaka par šiem rezultātiem arī vecākiem. Holandi, kam ir 9 medaļas, viņi darbdienās nebrauc. Un labi, ka nebrauc, tā viņiem būtu 18 medaļas, tā kā nav ko viņiem ieteikt, ka viņiem darbdienās ir jābrauc, ja? Tā kā šodien mums ir tāda lieliska diena, kad varam sumināt šos zēnus, un meitenes un zēnus, kuriem bija ļoti gara sezona, ne tikai mini motokros sacensības šeit, kur ir arī Latvijas nacionālais čempionāts, ir Latvijas čempionāts, Latvijas junioru čempionāts, komerc sacensībās un tā tālāk un tā joprojām. Un visu to summējot kopā, ģimenēm tās ir dzīvesveids motokros. Paldies jums, ģimenes, par izturību šajā 2022. gadā. Tas viss ir vainagojis ar to, ka mēs esam motokros lielvalsts, un Aivar, es domāju, pēc šī tāda maza ievada varam sākt mēs sumināt uzvarētājus 2022. gadā. Nu, man ir tā sarakstīts, ka Aivars man atsūtīja pa internetu un sākām ar pašiem tiem dušīgājiem, pašiem mazākajiem bērniem, rūķīšu klase, kur brauc tie mazās meitenes un zēni, kuru viņu vienauži viens otrs pat nemāk vēl braukt ar diptapu, nerunājot nemaz par divriteni, bet viņi šie mazie mūsu mīļuļi jau ir ietērti pilnā ekipējumā, pilnā bruņojumā, kā teikt, ar ķiveri galvā un aizsargbrillēm uz acīm, un šodien mums rūķu vērtējumā mums ir visai kupls. Visus saucām, jā? No apakšas tā mēs sāksim, jā? Nē, mēs sāksim pirmo trīnieku, un tā, ka mēs sarunājām, jā? Pirmo trīnieku, jā?
Rauls Kalniņš teica, ka viņš brauks, viņš teica to Opim, tikai ar vienu noteikumu. Viņš turpinās karjeru, ja uzvārdām viņam pieliks klāt Kirilko. Nu, neko ģimene, lielais konsilijs sanāca kopā, un tā kā tagad mums ir Rauls Kalniņš Kirilko. No sākumā bija pirmajās gaukas tikai Rauls Kalniņš. Un viņš izcīnīja Latvijas junioru čempionātā 2. vietu. Bet šeit 3. vietu. 3. Man te cipari te priekšā, tātad te ir 2. vieta, un junioru čempionātā viņam ir 3. vieta. Bet uzvaru izcīnīja Ričards Mihailovs no MX Delverī. Ričards Mihailovs. Restorāns, jā? Restorāna īpašnieks, tātad. Rest garšotava Latvijas junioru čempionātā viņam 5. vieta šajā 2022. gadā. Tagad uzvarētāji paliek priecīgi, smaidīgi uz goda pjedestāla pakāpieniem, bet turpinām mēs ar Ralfu Saldābolu, kurš startēja privāti. Andrijs Murovs arī startēja privāti. Arģims Vasiljevs, Cāmka Latgalē. Nav. Bālīte šodien Cāmka Latgalē. Tāpēc šīs bālītes jābrauc pēc Cāmka Latgala, ne? Viņi noteikti vakarā rīko, ne jau pa dienu. Nu, vienam otram varbūt ir jāpāriet uz 50 kubicēnera klasi, bet rūķu klasi mums ir ļoti emocionāla, ļoti tāda ģimeniska, sirsnīga. Es domāju, ka viss medaļas būs Paulai, ne? Ne? Un tā. Un ko aplaudējām, un otrajā vietā Marta Parcāne. Marta Parcāne 2. vietā. Summējot visus punktus kopā. Un godā pjedestālā augstākais pakāpiens. Jā, šajā gadā gan piedalījās arī ne tikai mini motocrossas sacensībās Lietuvā piedalījās arī Latvijas junioru čempionātā braucienos, un tā mums nacionālā kausa izcīņa, man liekas, es arī redzēju, ko te? Country crossā brauca, jā, nu ļoti motocrossistas ģimenes, jā. Un tā ir Sāra Vintere, Jāņa Vintera mototīma. Jā, šodien viņa nebrauks, jā, ir šī veselības problēmas, bet viņa veiksmīgi tika galā arī sezonas laikā ar visam veselības problēmām, jo Latvijas kausa izcīņā viņai arī ir 1. vieta dāmu konkurence, un lūk, Sāra Vintere uz goda pjedestāla augstākā pakāpienā. Tētis šodien ir ļoti smaidīgs, un no paša rīta es to uzslavēju viņu, ka viņš ir šodien ļoti smaidīgs. Un lūk, lieliskais trīnieks mini motocrossā 2022. gadā dāmām, un tad vēl mums ir piedalījusies, vēl ir Ugne Putramentaite Lietuvā. Evelīna Galējā startēja privāti. Evelīna Galējā. Evelīnai arī šo Latvijas kausā 5. vieta šogad, jā. Un 10. vieta tātad ir? Ai. Kam? Kur kausa nezinu? Lietuvietē bija 12. 10. vieta, jā. Kitija Dulce, Bieriņi. Kitija. Starp meitenēm, kā tev paveicas? Jā, Anastačuka nav šodien. Un Polijā liela apbalvošana, viņi Polijas čempioni, un Anastačuka ir devusies uz Poliju. Jā, Polijas čempioni, nu jābūt tur noteikti, un Anastačuka beidz karjeru. Nākamajā gadā, diemžēl, vairāk mēs Ānu neredzēsim mototos trasēs, bet mums ir maiņa, un meitenes ir ļoti sparīgas, gan jau Eiropas čempionātā, un ko tad?
Noteikti redzēsim, jā, tā kā Anna savu darbu ir izdarījusi, startējusi arī ir Eiropas čempionātā un tagad godām saņēmusi čempionu titulu Polijā. Man liekas, trešo laikam. Vai trešo. Trīskārtēja Lietuvas, trīskārtēja Latvijas un trīskārtēja Polijas čempioni. Varam aplaudēt Annai. Nu, viņa nav šeit, ar mums, jā. 8. rezultāts Elza Ratniece, MX Delverīm. Elzai arī vēl mums šajā sezonā Latvijas kausā, viņai 7. vietā, Latvijas nacionālā kausa izcīņā 4. vietā, tā kā Elzai pabraukusi arī visdažādākās sacensības un šodien ir kopā ar mums un gaidām arī Esteri Miglānē no Suzuki Latvijā. Esteri Miglānē nav. Rebeka Reča Bieriņi. 6. vietā, jā. Rebeka Reča 6. vietā.